Labdien! Es jums pastāstīšu par to, kā šī sugu aizsardzības mērķi noteikšana iet kontekstā ar mērķtiecīgāku dabas aizsardzību. Un tā tad mana prezentācija būs par to, kam tiek mērķi noteikti, kādos termiņos viņi jānosaka un ar kādu nolūku mēs viņus pēc tam plānojam izmantot. Tātad, pirmkārt, jautājums ir par Natura 2000 teritorijām. Tātad mērķi tiek noteikti visām sugām un biotopiem, kas ir Natūras teritorijās, un pie tam viņi tiek noteikti gan kvalitatīvi, gan kvantitatīvi. Un otra sadaļa ir valsts līmeņa aizsardzības mērķu noteikšana, lai noteiktu, cik tad mēs kopumā valstī ko sargājam. Tātad mērķi tiek noteikti biotopu direktīvas pirmā pielikuma biotopiem un otrā pielikuma sugām, un arī putnu direktīvas pirmā pielikuma sugām un migrējošām putnu sugām, bet putnu direktīva tādus obligātu pienākumu noteikti mērķis nenosaka. To nosaka tas tiek noteikti netieši caur biotopu direktīvu un caur Eiropas komisijas vadlīnijām. Tātad līdz šim skaidrs šis laika grafiks, kad sugu aizsardzības mērķi būtu jānosaka, nav noteikts direktīvā. Direktīvā ir iekļauta šis mērķis nodrošināt labvēlīgu aizsardzības stāvokli. Taču dabas atjaunošanas regulā jau šīs laika grafiks tiek iezīmēts daudz konkrētāk, un kas paredz jau līdz 2030. gadam nodrošināt, ka 30% sliktā stāvoklī esošas ekosistēmās ir jābūt ieviestiem uzlabošanās pasākumiem, un savukārt līdz 2050. gadam, ja saprotu, ka mērķis šajās natūras teritorijās netiek sasniegts, ir jābūt jau pasākumiem arī ārpus natūras teritorijām, lai tiktu sasniegt šie noteiktie valsts līmeņa aizsardzības mērķi. Tātad un šajā zīmējumā var redzēt tādus 3 galvenās sadaļas, uz ko balstās dabas aizsardzība. Tātad pirmkārt tā ir aizsargāmo teritoriju veidošana, kas izriet no direktīvu prasībām un no bioloģiskās daudzveidības stratēģijas. Otra sadaļa ir šis sugu un biotopu aizsardzības stāvokļu uzlabošana, kas arī ir noteikts uzdevums mums gan direktīvās, gan arī bioloģiskās daudzveidības stratēģijā par aizsardzības stāvokļu uzlabošanu. Un trešā sadaļa ir, kas izriet jau no šīs dabas atjaunošanas regulas, ir ekosistēma atjaunošana, kas paredz izstrādāt nacionālos dabas atjaunošanas plānus. Un tātad šie mērķi ir tas, kas, šeit var redzēt to kontekstu, kur tie mērķi ir tā kā tas pamats, kas parāda to, kā tas tiek darbojās un strādā. Tātad aizsardzības mērķus, kāpēc mēs nosakām? Pirmkārt, lai mēs varētu veikt mērķtiecīgākus apsaimniekošanas un plānošanas pasākumus teritorijās. Tāpat arī noteiktu prioritātes, īpaši tas ir saistīts ar ierobežotu budžeta un kapacitāti. Tātad arī, lai noteiktu natūras teritoriju relatīvi tādu nozīmīgumu, ja ir izšķiršanās par to, kurā teritorijā primāri būtu sargājums kādas dabas vērtības. Tad arī, protams, ietekmes uz vidu izvērtēšanā gan attiecībā uz kaut kādu saimnieciskās darbības veikšanu un pasākumiem, gan arī, lai izvērtētu natūras teritoriju esošo aizsardzības režīmu. Tad arī finansēšanas mehānismu pilnveidošanai un kādu jaunu atbalsta mehānismu ieviešanai, kas arī šajā projekta ietvaros tiek testēti. Un, protams, arī ziņojumu sagatavošanai. Tātad no juridiskās puses mēs plānojam veikt grozījumus likumā par īpaši aizsargājumu dabas teritorijām, ietverot
savā ziņā deleģējumu šos aizsardzības mērķus noteikt dabas datu pārvaldības sistēmā Ozols. Un, mēs pat labi esam uzsākuši šī likuma grozījuma sagatavošanu un šogad plānojam viņus arī tā kā, vismaz uzsākt saskaņošanas procesu. Un plāns ir tāds, ka tos mērķus nākotnē varētu arī tad precizēt, ja nepieciešams, ir dabas aizsardzības plāna izstrādes laikā, bet tas noteikti nav kā viens no tādiem galvenajiem dabas aizsardzības plāna uzdevumiem, bet pirmkārt, tur, protams, ir vērtējami esošais apsaimniekošanas režīms un veiktie apsaimniekošanas pasākumi. Un tad, ja tiek secināts, ka tie mērķi ir jāprecizē, tad tas ir process, kur to varētu darīt. Un otrs ir tāda plānveida pārskatīšana, kas varētu būt reizi 2 ziņošanas periodos, tas ir reizi 12 gados. Tātad un šos valsts līmeņa aizsardzības mērķus, protams, mēs pamatā izmantojam, lai viņus arī ziņojumu sagatavošanai atbilstoši biotopu direktīvas 17. pantam aizsardzības stāvokļa novērtēšanai un arī šīs jaunās dabas atjaunošanas regulas kontekstā arī šo dabas atjaunošanas plānu izstrādē. Tātad attiecībā uz putniem, putnu aizsardzības mērķu noteikšanu šajā projektā tie netiek noteikti. Pat laban ir pasūtīts projekts Vides aizsardzības fondā, kur ir paredzēts pārskatīt sākotnēji tās standarta datu formas attiecībā uz putnu sugām. Tātad veikt to darbu, kas tur ir nepieciešams precizējumi. Un iespējams, ka tur arī kādu vietu pārkvalificēšana, ja nepieciešams, un tad, balstoties uz to, tad tiks arī noteikti šie putnu aizsardzības mērķi, gan teritorijām, gan arī valsts līmeņa. Paldies!